Mums katram ir kāds, no kā mēs iedvesmojamies sportā, mūzikā, karjeras izvēlēs. Un man ir tāds gods dzīvot Mārupas novadā, jo Mārupas novadā dzīvo un strādā tik daudz iedvesmojoši cilvēki, kas ar savām darbībām ir sasnieguši ļoti augstas virsotnes. Tāpēc dosimies satikt dažus no viņiem. Kādu lomu jaunieši spēlē novada attīstībā? Es domāju, ka katrs novada iedzīvotājs spēlē katrs savu konkrētu lomu. Un skaidrs, ka, ja mēs paraugāmies uz jauniešiem, tad tie ir tie cilvēki, kas veidos mūsu novadu pēc gadiem 10, 20 un arī turpmāk. Līdz ar to tas, kā viņi šobrīd iepazīst savu nākotnes perspektīvu caur to, ko mēs darām šodien, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas ieliek zināmus pamatus tam domāšanas veidam, ar kādu viņi nesīs Mārupas vārdu nākotnē. Tā, es BMX-ā sāku braukt 7 gadu vecumā, vēlos 7 gados. Un, kā jau, man liekas, jebkuram BMX sportistam tā ir olimpiāda. Tas mērķis, uz kuru gribās tiekties, protams, gribās arī pasaules čempionāta fināls un Eiropas kausos finālos iebraukt, bet es teiktu tā, tas, ko es uz visvairāk mērķē, ir olimpiāda. Es Mārupas jauniešiem novēlu, atrodiet kaut ko un dariet to. Uzliekat savu mērķus un tiecieties ar to ar visu savu spēku uz 110% vienmēr. Jaunieši tieši maskā grib dziedāt, es pat nezinu, kāpēc, bet es esmu ļoti priecīgs un es, protams, gribētu, lai vēl vairāk Mārupas jaunieši dziedātu maskā, tā kā, ja jūs skatāties, jūs visi esat laipni aicināti pievienoties maskai, bet es arī priecājos, ka mums ir jaunieši no Līgatnes, no Siguldas, vienu brīdi pat brauc no Ventspils, kas man likās pilnīgi traki. Tā kā, acīm redzot, maska ir kaut kas savādāks nekā cita kori, un tāpēc jaunieši izvēlas dziedāt maskā. Mans aicinājums Mārupas novada jauniešiem ir iesaistīties aktīvi kultūras dzīvē, vienalga dejot, dziedāt, spēlēt kokli, violi, protams, arī sportot un, protams, nākt uz masku. Mārupas novadā iespējas ir visapkārt, tikai to jāprot saskatīt un izmantot. Un man gribas novēlēt visiem Mārupas novada jauniešiem un visiem Latvijas jauniešiem, lai jums blakus vienmēr ir kāds cilvēks, kas jūs motivē un iedvesmo radīt un darīt.